Viens ir tas bērniem, ka tas tiek stāstīts, bet pieaugušiem tas arī visiem attiecās. Arī, mūsu valodas dāvana, kā mēs to izmantojam, kā mēs to lietojam savstarpējā saziņā. Šai reizē mēs drusku analizēsim tieši šo ideju, kā Dievs bija radījis cilvēku pēc, kā tajā rakstvietā ir, pēc mūsu tēla un mūsu līdzības. Rakstvieta gan nepaskaidro, ar ko radītājs sarunājas. Nē, dažkārt ar mums tā ir, ka varbūt esat paši sev pieķēruši, ja kaut ko tu dari un tu pēkšņi sāc ar sevi sarunāties. Tā, tagad ņemsim to, darīsim šo, ar ko tu pats ar sevi sarunājies. Ja? Kādiem tā gadās. Ja? Varbūt tā ir vērtāk, vieglāk strādāt, nekļūdīties, bet radītājs, kad viņš darīja cilvēku, ar ko viņš sarunājās, noteikti, ka ne ar sevi. Jā, te ir tas jautājums, ko ir daži atsakās var komentēt, jūdu, tas ir ebreju teologi vispār klusē, bet mums jau tā kā būtu skaidrs, ar ko viņš tur sarunājās. Jā, ir Tēvs, Dēls, Svētais Gars, jā, saruna notiek, un te lūk ir pēc mūsu tēla un mūsu līdzības. Jā, kas tad tas īsti ir pēc mūsu tēla un mūsu līdzības? Jā, cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības, gan vīrietis, gan sieviete, ir radīti pēc Dieva tēla un līdzības. Tikai jautājums ir tas, cik daudz no šīs līdzības ir saglabājies kopš radīšanas. Jo dažkārt attiecībā uz cilvēku mēdz attiecināt visādus nosaukumus, var sliktāks par zvēru vai vēl kaut kāds tur nežēlība ir. Cik daudz ir mūsos šis saglabājies no tās, kas bija likts iesākumā. Te ir krievu valodā šī pati rakstu vietu, kad te parādās šies vārdi, no 1. 26. pantā tur ir po obrazu našumu i padobiju našumu. Tad te ir tas obraz un padobija, un pēc tam tālāk 27. pants tur ir tikai izmantots vārds obraz. Angļu valodā ir arī līdzīgi, tur ir izmantots angliskais vārds image un likeness, kas atbilstoši tēls un līdzība, un tālāk tur 27. jau ir atkal izmantots tikai vārds tas image. Gliks tulkoja drusku varbūt savādāk, viņš to tēla vietā izmantoja ģīmis. Kā viņš prata, kā viņam tur priekšā pateica, kas viņam bija latviešu valodas konsultanti, mēs to nezinām, tas arī ir vēstures noslēpums, bet viņš iztulkoja šo pantu šādi, un Dievs sacīja, darīsim cilvēkus pēc mūsu ģīmja, pēc mūsu līdzības. Tātad mēs saprotam, ka šeit iesākumā Dievs vēlies radīt cilvēku pēc savu tēlu un līdzības. Tas tā ir rakstīts. Bet beigās iznāk, ka viņš to rada tikai pēc sava tēla. Jautājums paliek tā līdzība. Kur tā līdzība? Ja vēl tas senebreju tekstu mēs vēl paņemtu, tad arī tas pats te parādās. Tur sākumā ir tēls un līdzība, visi tie senebreju burti, un arī viņu atšifrējums. Ko tad tas īsti varētu nozīmēt? Pati Bībele šis pāns it kā daudz ko nepaskaidro. Tur tikai stāv rakstīts, tas tā ir jāsaprot, ka Dievs ir radījis cilvēku pēc savu tēlu un līdzības. Sengrieķu tekstā, ja šo pašu paņem, te atkal ir tas pats tēls un līdzība, bet te parādās viens tāds interesants vārdiņš, kurš mums ir diezgan labi zināms, tieši no reliģiskās idejas, tie, kas spēj izlasīt, eikona, tā pati ikona viena ir no šī te vārda izcēlusies, svētbildes, svētbildes ir cilvēki taisījuši, domājot, ka tas ir tā kā atbilst arī šai te rakstu vietai. Tas te ir interesanti. Šis pats te vārds ir izmantots vairākos pantos Bībelē, kur šis vārds tēls ir izmantots, lai apzīmētu
elkus. Un te ir diezgan interesanta doma, jo redziet, līdz ko pazūd ar dievišķā līdzība, paliek tikai tas tēls, tad tas tēls tur arī ir, vienalga vai tā ir bilde, skulptūra, kas veltīta kaut kādai pārdabiskai būtnei vai kam, kaut kas, kas tiek izmantots reliģiskā kultā, kur šie elki parādās. Piemēram, Ecehieles 7. nodaļā 20. pantā ir rakstīts, tie darināja no tā savus neiedzīgos dievekļus, savus riebīgos elku tēlus. Tas pats vārds šeit ir izmantots, senebreju vārds, vai arī Ecehiela, kā to tulko, gliks, savu negantību bildes. Līdz ko ir tikai tēls, bet nav šī dievišķā līdzība, tad ir tikai tēls. Tikai šīs vien elku kaut kāda līdzība, vai arī, kā piemēram psalmos 39. psalmā 7. pantā, kad cilvēks staigā kā ēna, tur arī tas pats vārds izmantos, kas bija mums arī tas pēc Dieva tēla līdzības, ka ja tikai tā tēls ir, tad cilvēks staigā kā ēna, un nieka dēļ viņš raizējas, viņš krāja mantu kaudzēm, bet nezina, kam tā būs. Tātad, ja tikai tas tēls, bet kā mēs to redzam, ka tas tēls, viņš tur beigās tikai tam cilvēkam paliek. Tur, kad mēs lasām to Bībeles sākumā. Psalmos 73:20. Kā sapnis, kas uzmostoties ir zudis, tā tavā priekšā, visvarenais, tev ceļoties, viņu tēli būs pēc tavas pavēles pazuduši. Tad šie tēli nav ilgstoši. Līdz ar to, kas tad īsti tas ir? Dieva tēls un līdzība. Ir dažādi minējumi, tur tas varētu būt apziņa, saprāts, dvēsele, spēja komunicēt ar Dievu, varbūt tā ir mūsu vieta dabā. Dažādi ir skaidrojumi, kā tas varētu būt tas Dieva tēls un līdzība. Sengrieķu tekstā tur vēl ielikts tas saiklis un starp tēlu un līdzību. Tad tur arī ir sprieduši, ka tas tēls varbūt apzīmē spēju domāt, bet līdzība atbilstība Dieva garīgām īpašībām. Tas arī nevarētu būt tālu no patiesības, ka tiešām cilvēks ir spējīgs domāt, un ja vēl klāt ir tā dievišķā līdzība, tad tā ir atbilstība arī Dieva garīgām īpašībām. Tā tas tiešām arī viss varētu būt. Vēl jau arī cilvēks par radības kroni tiek dēvēts, jo viņš ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Bet tomēr interesanti. Radītājs vēlējās sākotnēji radīt cilvēku pēc savu tēlu un līdzības, bet beigās realizācija notiek tikai pēc tēla. Šis ir jāatrisina, šis ir jāsaprot, kāpēc tas ir tā. Un tagad mēs drusku palasīsim komentārus no paša, ko ebreji skaidro, kāpēc tas ir tā. Vispār šis skaidrojums, ko konkrēti šis teologs Pinhas Polonskis, viņš piedāvāja ārkārtīgi interesants. Mēs drusku palasīsim. Ādams ir radošs, darbīgs, viņš pārveido pasauli, dabiskā cilvēka līdzība Dievam, tā ir viņa īpašība valdīt pār pasauli. Kā Dievs valda pār pasauli, tā valda arī cilvēks. Tātad Ādams, viņš tur Ēdens dārzā bija kā pārvaldnieks. Tas ir, to mēs zinām, tas mums ir saprotams, tā tas ir. Un viņš ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Bet lūk, Dievs bija iecerējis izveidot cilvēku pēc savu tēlu un līdzības, bet tas tika izveidots tikai pēc tēla, lai tas tālāk attīstītu tos, sasniedzot Dieva līdzību. Redziet, kas ir? Tas ir jāsasniedz. To nevar tā vienkārši iedot. Dievs dod sākuma, starta momentu, bet tagad tev pašam tālāk ir jādarbojas. Tā tas ir Ādama uzdevums. Viņš tur ielikts Ēdenes dārzā, un ko? Darbojies, attīsties. Tas bija Ādama uzdevums. Viņam bija šo Dieva līdzību jāsasniedz. Bet ja viņš to nedara, tad viņš vienkārši paliek pie tēla, un tur, protams, tad tālāk
grēka situācijā, to mēs redzam pēc Ādama pēcnācējiem, ka tur sākās visi šie elki un tam līdzīgas lietas, jo nav tās dievišķās līdzības, ir tikai elks, tikai tēls. Jā, pēc šī autora līdzība tām domām, ka līdzība tiek sasniegta, to sākotnēji neiedod, vispirms ir tēls, un tad tā līdzība tiek virzīta un sasniegta. Līdzīgi kā mēs te redzam, te arī podnieka rokas sākumā ir māls. Jā, Dievs izveidoja cilvēku ķermeni, iedeva dzīvības dvašu. Cilvēkam tālāk jādarbojās, sasniedzot šo dievišķo līdzību. Tie ir analoģi arī pēc bērna. Bērns arī, cilvēks ir, rokas ir, kājas ir, galva ir, ausis, acis, viss kā cilvēkam vajag, bet viņam ir jāattīstās tam bērnam, jātop par personību, jāsasniedz arī kādi noteikti dzīves mērķi. Kā tas savādāk, lai beigās būtu sasniegts arī šis Dieva tēls un līdzība. Attīstība ir nepieciešamība. Un jāsaka tā, ka to piedzīvoja pat Jēzus. Jā, mēs lasām Lūkas 2:52. Un Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Jā, viņš arī sākumā bija mazs bērniņš, Bētlemē, kad viņš piedzima. Tad pamazām sāk attīstīties. Jā. Un, lai varētu īstenot to Dieva sākotnējo glābšanas plānu. Tā, 1. Mūzes 5:3 mēs varam lasīt, kā tālāk Ādams šo savu līdzību nodod un tālāk saviem pēcnācējiem. Tad teikts, Ādamam bija 130 gadi, viņš dzemdināja dēlu pēc savas līdzības, pēc sava izskata. Jā, jeb kā Gliks tulko pēc sava ģīmja. Tad visi pēcnācēji ir pēc Ādama. Šis pats jūdu teologs, viņš skaidro tālāk. Pat pieaudzis cilvēks var sasniegt savas dvēseles patiesi cilvēka līmeni tikai tad, ja pastāvīgi ar sevi strādā. Pastāvīgi sevi audzina, pastāvīgi sevi, krieviski doģelovēt, tā kā pabeidz. Jā, tad tas jātiecās ir pēc šī dievišķā mērķa. Un tas jādara pastāvīgi, personiski. Un tas viņam jādara pastāvīgā dialogā ar Dievu. Tajā nozīmē, tikai mēs kopā, Dievs un tu, varam no tevis iztaisīt cilvēku, kuru ir cienīgi dēvēt par cilvēku. Tad cilvēks ir tas, kas ir pēc Dieva tēla un līdzības, kas ir sasniedzis šo te dievišķo mērķi, dievišķo līdzību. Dievs ir radījis cilvēku pēc savu tēlu un līdzības. Tādēļ cilvēks viņam nav vienaldzīgs, pat pretēji. Viņš mīl cilvēku, novēlē tam labu un rūpējās par viņu, cenšas sevi pietuvināt, bet visas grūtības un problēmas, kuras ir mūsu dzīvē, tie ir uzdevumiņi, kurus mums Dievs dod, lai mēs tos risinātu un šādu virzītos uz augšu. Jā, tad tas ir tas veids, kā mēs sasniedzam šo Dieva līdzību. Jā, šiem uzdevumiņiem, kuri mums dzīves laikā tiek risināti. Šāda pieeja noved pie savādākas pasaules uztveres, kurā ir nostiprinājusies rietumu kultūra cilvēku valodā, kur pats personiskais dievišķais spēks, Dievs tiek rakstīts ar lielu burtu, kā nav austrumu reliģiju cilvēku valodā, kur pastāv tikai dievi pēdiņās. Tādā personiskais Dievs, kurš ir radījis mūs pēc savu tēlu līdzības, mēs pēc viņa tiecamies, mēs esam ar viņu dialogā. Monoteisms pasludina, ka Dievs, radot cilvēku pēc savu tēlu un līdzības, viņai ir ielicis izvēles brīvību, dažādas prasmes, spējas, saprātu, jūtus, un tagad ar cilvēku veids dialogu. Dialogs jau, Dievs jau neved dialogu ar kaķiem, suņiem, lai arī cik mums viņi būtu mīļi. Dievs neved dialogu ar ziloņiem, vēl kādiem lieliem dzīvniekiem. Dievs ved dialogu ar cilvēku.
cilvēks, kurš ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības, un tieši šajā dialogā mēs arī šo līdzību varam sasniegt. Tā ir. Bija nepieciešams radīt cilvēku pēc tēla un līdzības, lai šo dialogu varētu īstenot, jo dialogs ir iespējams tikai starp līdzīgiem. Un te ir tas interesantais. Ko nozīmē līdzīgs? Dievs ir radītājs, mēs ir radība, bet mūsos ir ielikta dievišķā līdzība un nāk vēl svētais gars, kurš ir dots mūsos. Tas šeit jau saruna tiešām notiek starp līdzīgiem. Tas ir tas interesantais noslēpums, kas Kristo notiek ar cilvēkiem. Nē, tas nenozīmē, ka mēs paliekam kaut kādi dievišķi vai kaut kādi radītāji. Nē, uz to pat runa tad nav. Bet dialogs ir iespējams tikai tad, ja saruna biedri ir līdzīgi. Un tāpēc jau ir tas pēc Dieva tēla un līdzības mēs esam radīti, lai varētu sarunāties ar savu radītāju. Jā, kaķi suni, viņi arī ir radīti, bet viņi nav līdzi, viņi nespēja komunicēt ar Dievu. Mēs gan spējam, un mēs uz to esam aicināti. Tikai šāds personisks monoteisms atļauj izjust, ka dažādām parādībām, kuras notiek pasaulē, ir cēlonis vienotajā personībā, un tie nav nejaušu spēku miedarbības rezultāts. Tādēļ ētiskais monoteisms uzlūko visu apkārtējo pasauli kā šī dialoga telpu starp cilvēku un Dievu. Jā, tāds interesants spriedums no šī te ebreju teologa. Jā, tieši atbildot uz jautājumu, kāpēc mēs esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības. Jā. Jāsaka, ka šis dievišķais tēls un līdzība, tas nenozīmē, ka tas būtu mums kaut kur jāmeklē sevī tā kā fiziskajā izskatā vai būtnē. Kāds varbūt paskatās uz sevi spoguli un saka, tur nekā skaista nav. Cits varbūt mēģina kaut ko uzlabot savā ārienē, lai tos tēls būtu smukāks. Bet Dievs ir radījis mūs, lai būtu ar mums dialogā. Saskarē. Vienalga, kāda mēs esam ārēji, kāda mēs izskatāmies, viņš vēlās ar mums būt šajās personiskās attiecībās. Un līdz ar to, lai saprastu, kas tad ir tas Dieva tēls un līdzība, ir jābūt kontaktā ar pašu radītāju. Vēl jau vairāk, ka cilvēks nav Dieva kopija, daži to pārprošēt. Jā, mēs pēc Dieva tēla, tad mēs esam tādi paši mazi dieviņi vai kas. Nē, tas ir absolūts muļķības. Mēs neesam Dieva kopija. Tur nav noticis tā, kā saka copy-paste, kaut kāds tāds pavairošana. Nē, mēs katrs esam unikāli radīti, lai ar šo uzdevumu, lai sasniegtu Dieva līdzību savā raksturā, savās attiecībās, saskarsmē. Jā. Un te ir tas dialogs starp līdzīgiem. Tieši uz to attiecīgi Dievs mūs ved. Jo, ja mēs tā iztēlojamies jauno zemi, atklāsmes grāmatā tur ir aprakstīts, atpestītie uz Ciānas kalna, tie tur 144 000 un daudzas lielais vairums, kā viņi komunicēs. Tur jau ir tas dialogs starp līdzīgajiem, tieši uz to mūsu radītājs arī ved. Piemēram, Kolosiešiem 3:10 mēs lasām, un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tēla. Tas ir ļoti augsts līmenis. Tas nav tikai kaut kādi iemācīti panti, tas nav tikai kaut kādas pareizi izsacīti vārdi. Tas ir jaunais cilvēks, kas ir atjaunots pēc šī Dieva plāna un paredzētās atziņas. Jā. Tas ir jaunais cilvēks, tas ir tas, uz ko mūs attiecīgi Kristus ved. Un jāapģērb jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. To mēs lasām Efeziešiem 4:24. Jā, pats Kristus tiek apzīmēts kā šī Dieva patiesais tēls. Jā, šīs pats sengrieķu vārds eikona arī tiek izmantots jaunajā derībā. Piemēram, 2. korintiešiem 4:4.
kuriem šis pasaules dievs ir apstulbojis neticīgos sirdi, ka tiem nespīd Kristus godības evaņģēlija gaišums, kas ir Dieva, un te tas eikon arī ir ievietots, attēls, tēls. Pats Kristus ir šis, var teikt, augstākais standarts. Ja mēs domājam tieši, ka Dievs radīs cilvēku pēc sava tēla un līdzības, tad Jēzus Kristus ir šī pilnība šajā nozīmē. Jā, un tas arī parāda, uz ko mēs tiecamies paši, lai sasniedzot šo dievišķo līdzību. Vai arī, piemēram, Kolosiešiem 1.15. Jo viņš ir neredzamā Dieva, atkal ir šis pats sengrieķu vārds, eikona izmantots, Dieva attēls. Tātad neredzamā Dieva, redzamā forma, tēls, kā varētu šo vēl savādāk šo pantu vēl iztulkot. Vai arī 1. korintiešiem 15.49. Un tāpat kā esam nesuši zemes cilvēka tēlu, tā arī nesīsim tā tēlu, tur atkal tas sengrieķu vārds ir, kas no debesīm, tas ir Jēzus. Jā, tad mēs pie viņa tiecamies, lai to taptu viņam līdzīgi. Te visu laiku ir tas pats radīti pēc Dieva tēla un līdzības. Jā, mēs redzam, šis uzdevums iet viss cauri. Te ir kādos Bībeles komentāros ir šāds citāts. Pāvila norāda uz Jēzu kā Dieva tēlu nav radītā cilvēce 1. Mūzus 1.26.27, bet gan tā norāda uz Kristu, kuru ir nepieciešams uztvert vienīgi kā vienu ar Dievu, kurš ir pagodinātā cilvēce. Līdz ar to Kristus tēls ir kristiešu drošais liktenis, bet tas nav Ādama sākotnējais starta punkts. Jā, tas nenozīmē, ka mēs paliktu līdzīgi Ādamam, ne. Mēs esam aicināti tapt līdzīgi Jēzum Kristum. Jā, tātad atjaunojot mūsu šo Dieva tēlu un līdzību, mēs neatgriežamies atpakaļ kaut kur ēdenē, bet iegūstam pilnīgi jaunu kvalitāti. Tas jaunais cilvēks pēc Kristus. Jā, tas ir šie augstumi, uz kuriem ved Jēzus. 2. korintiešiem 3.18. Bet mēs visi atsektām sejām Dievu godību redzēdami kā spogulī, topam pārvērsti. Viņa paša līdzībā, atkal te tas grieķu vārds, no spožuma uz spožumu, to dara tā kunga gars. Jā, to dara svētais gars. Jā, lai topam pārvērsti Kristus līdzībā. Un tas nenotiek bez mūsu pašu piekrišanas, bez mūsu pašu izvēles. Jā. Kā ar bērniem te runāja, svešvalodas var iemācīties, bet kā mēs viņus izmantojam? Arī paši savu dzimto valodu, kā mēs viņu izmantojam? Kā izmantojam tās iespējas, apstākļus, kuros esam? Jā, tas ir mūsu ieguldījums šajā, bet šeit, šajā pantā mēs redzam to Dieva ieguldījumu šajā lielajā darbā. Romiešiem 9.23 ir teikts, lai atklātu savas godības bagātību pie žēlastības traukiem, ko viņš iepriekš radījis godībai. Jā, tad tas ir Dieva iecere. Viņš radījis bija pēc sava tēla un līdzības, un tad tālāk, lai radītu mūs tālāk uz godību. Jā, tā ir tā bērnu adoptācija, ko mēs sakām, Dieva bērni mēs esam. Viņš vēlas mums dot daļu no savas godības. Jāsaka tā, kā Dieva tēls ir kontrastā ar zvēra tēlu un zvēra zīmi. Tepat mēs redzam, te ir atšķirīgi vārdi izmantoti, arī sengrieķu tekstā. Starp citu, zvēra tēls un zvēra zīme ir pretstatā tam, ko mēs tikko visu runājam. Tātad Dievs ir radījis mūs pēc savu tēlu un līdzības, bet, kad mēs lasām atklāsmes grāmatā, šī zvēra tēls un zvēra zīme, jā, tas ved uz drīzāk sātaniskā līdzība, jā, sātaniskie rakstura īpašības, viss, kas ir pretējs debesīm, tas tī nāk līdz ar šo te zvēra tēlu un zvēra zīmi. Māsa Vaita grāmatā Audzināšana, viņa raksta šādi.
Grēks dievišķo līdzību sakropļoja un gandrīz izdzēsa. Cilvēka fiziskie spēki samazinājās, gara spējas sašaurinājās un viņa garīgais skats aizplīvurojās. Viņš tika padots nāvei. Tomēr cilvēci neatstāja bez cerības. Bezgalīgā mīlestība un žēlastība atrada pestīšanas plānu un piešķira dzīvi kā pārbaudes laiku cilvēkam. Jā, grēks sakropļoja šo dievišķo līdzību. Kristus tagad vēlas to visu atjaunot. Turpat audzināšanā māsa turpina. Atjaunot cilvēkā radītāja līdzību, atvest viņu atpakaļ pie pilnības, kurai viņš bija radīts, veicināt miesas, prāta un dvēseles attīstību tā, ka dievišķais radīšanas nodoms varētu piepildīties, tādam bija jābūt pestīšanas darbam. Tas ir audzināšanas mērķis, lielais dzīves mērķis. Jā, nevelti pati grāmata audzināšana savu virsrakstu akcentē tieši šo. Tas ir Dieva audzināšanas mērķis, ko viņš vēlās pie mums panākt. Grāmatā Laikmeta ilgas ir šāds citāts. Viņš, tas ir Kristus, nāca, lai mūs paceltu no putekļiem, lai no jauna izveidotu mūsu sakropļoto raksturu pēc sava dievišķā rakstura līdzības un piešķirtu tam savu brīnišķo godību. Turpat tālāk, Laikmeta ilgās, kungs ilgojās, lai viņa bērni parāda viņam līdzīgu raksturu, kā saules stari dod ziediem dažādas maigas krāsas, tā Dievs piešķir dvēselei sava rakstura skaistumu. Tas arī tas. Dievs vēlās, lai mēs esam pēc viņa tēla un līdzības. Atkal Laikmeta ilgās. Kristus kalpi nedrīkst rīkoties pēc miesīgās sirds pavēles. Tiem jābūt ciešā savienībā ar Dievu. Citādi aizaicinājumu priekšā saceļās paša es, un tie izgāž veselu straumi nepiemērotu vārdu, kuri nelīdzinās ne rasei, ne arī lēnajam lietum, kas atveldzē vīstošus augus. Dievs grib, lai tie lietotu tikai debesu valūtu, patiesību, kas nes viņa attēlu un uzrakstu. Jā, tas atkal par valodu. Kā mēs lietojam savus vārdus saskarē ar cilvēkiem. Laikmeta ilgās vēl. Stāstiet ļaudīm par to, kurš izceļās starp tūkstošiem, par to, kurš visā savā būtībā ir ārkārtīgi pievilcīgs. Tas ir no augstās dziesmas. Vārdi vien to nespēs izteikt. Ļaujiet, lai tas atspoguļojas jūsu raksturā un parādās dzīvē. Kristus gaida, lai viņa attēls parādītos ikvienā māceklī. Pēdējais viņas citāts šajā reizē. Pazudušajām dvēselēm Golgātas krusts nozīmē visu. Caur cilvēka dēla ciešanām un nāvi cilvēka glābšana ir darīta iespējama. Caur svētā gara starpniecību Dievs atjauno savu tēlu cilvēcē. Tas ir Dieva glābšanas darbs, ka viņš atjauno savu tēlu mūsos, lai mūsos atspoguļojās Kristus līdzība, šis te jaunais cilvēks. Tagad drusku šo te gleznu aplūkosim. Michelangelo glezna. Noteikti esat daudzreiz to redzējuši. Tā ir diezgan sena glezna, bet te tieši viņš centies tā kā ilustrēt mirkli, kad radītājs dod dzīvību Ādamam. Un tieši tas pieskāriens ir interesanti, kā mākslinieks bija izdomājis tieši šo te pieskārienu, lai veidotu tātad cilvēku pēc Dieva tēla un līdzības. Cilvēka roka ir, tā kā, jūs redzat, pirksts ir tā kā uz leju, un Ādamam ir tikai vajag, cik daudz viņam vajag, lai pieskartos pie Dieva pirksta? Pavisam nedaudz. Radītājs pats ir izstieps maksimāli, tā viņa roka ir izstiepta maksimāli. Jā, tur ir visi muskuļi pat sasprindzināti, lai sasniegtu Ādamu, bet ko Ādams? Viņam vajag tikai drusku pacelt pirkstu. Un te ir tā cilvēciskā izvēle. Tu gribi to darīt?
Jeb tavu roka paliek tāda pati, kāda viņa tur ir. Dievs, viņš izstiepjas augu dienu rokas pretī cilvēkam, bet cilvēkam šis nelielais atoms, vai viņš grib arī pieskarties? Jā, tā ir mūsu izvēle. Ādamam tas bija jādara, tas ir arī mums. Lai taptu pēc šīs Dieva tēla un līdzības, kā mēs saprotam, ne jau atgriezties atpakaļ, kur bija Ādams, bet šis jaunais cilvēks, tas ir jāapvelk, par to ir jātop. Vēlies šo pieskārienu, ir jābūt kādai iekšējai atbildēji uz to, vai tu to tiešām vēlies atspoguļot Jēzu Kristu. Jā, ar šo mēs bijām sākuši. Cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Kādi mēs būsim, mēs to nezinām. Tas ir tā, kā mēs skatāmies šeit, tur ir kaut kāds atveids, tur seja, bet kā tur būs, to mēs nezinām. Jo esam joprojām Dieva skolā, Dieva darbnīcā un topam veidoti. Un vienlaikus esam arī dialogā ar savu radītāju. Ja esam ceļojumā no šejienes līdz jaunajai zemē. Lai Dievs mūs veido, lai Dievs sasniedz savus uzdevumus pie mums, lai šī dievišķais tēls un līdzība Jēzu Kristu pie mums īstenojās, lai esam apvilkuši šo jauno cilvēku un šos Dieva augstos uzdevumus ikdienas gaitās, ikdienā sasniedzam, līdz Kristus nāks vēlreiz. Dievam lai gods. Amen.